Vācijas izlase. Argentīnas izlases futbolists Lionels Messi atzīts par 2014. gada pasaules kausa izcīņas labāko turnīru spēlētāju un kopumā aizvadītajās 7 fināla turnīra spēlēs Messi guvis 4 vārtus. Uz šo balvu no Argentīnas izlases rindām pretendēja arī pussargi Javiers Mascherano un Angels Di Maria, bet no Vācijas izlases Filips Lāms, Mats Hummels, Tomas Millers un Tonijs Kross. Tāpat starp kandidātiem bija arī Brazīlijas uzbrukuma līderis Neimārs un Nīderlandes valsts vienības pussargs Arjens Robens. Tikmēr par fināla turnīra labāko vārdsargu atzīts Vācijas izlases spēlētājs Manuels Neuers, kurš turnīra laikā ielaida 4 vārtus aiz sevis, atstājot pretendentus argentīnietis Sergio Romero un Kostrikas izlases vārdsargu Keiloru Navasu. Savukārt ar 6 vārdu guvumiem par rezultatīvāko turnīru futbolistu kļūst 22 gadus vecais kolumbiešu pussargs James Rodriguez, bet labākā jaunā spēlētāja balva tika uz Francijas izlases pussargam Polam Pogba. Tikmēr 8 gadus vecais Linards Lazdāns, kurš uzvarēja ātrās ēdināšanas ēstuvi ķēdes McDonald's akcijā ieved stadionā Zvaigzni, svētdien pasaules kausa fināla mačā futbolā aiz rokas ieveda Vācijas valsts vienības uzbrucēju Miroslavu Klozi. Zīmīgi, ka izvedot laukumā Klozi ir piepildījies Linarda sapnis, jo pirms tam viņš izteica vēlmi pavadīt uz svarīgo spēli tieši šo futbolistu, vai arī argentīniešu zvaigzni Lionelu Messi. Tikmēr Latvijas U20 sieviešu basketbola izlases svētdien izcīnīja 5. vietu Itālijā notiekošajā Eiropas čempionātā. Cīņā par 5. vietu Latvija ar 60-46 apspēlēja vienaudzus no Polijas. Latvijas komandas rindās ar 20 punktiem izcēlās Kate Krēsliņa, bet 12 punktus pievienoja Rūta Veidere, kurai arī 12 atlēkušās bumbas. Bet divkārtējais olimpiskais čempions latviešu BMX braucējs Māris Strombergs svētdien Dānijā kļuva par Eiropas čempionu. Pie šī titula Strombergs ticis jau 2. gadu pēc kārtas. Jau pašā fināla braucienā Strombergs izrāvās vadībā un distances beigās neradās nekādu šaubu par viņa panākumu. Kā rezultātā titulētais latvietis kļuva par Eiropas čempionu. Nedaudz sliktāk fināla braucienā veicās Edžum Trēmanim, kurš pēc nepārāk veiksmīga sākuma nepaguva apdzīt vairākus konkurentus, rezultātā samierinoties ar 6. vietu. Tikmēr Francijas riteņbraucējs Tonijs Galopēns no Lotto Pelizola komandas svētdien kļuva par jauno prestižā daudzdienu velobraucienu Tour de France kopvērtējumu līderi. Svētdien tika aizvadīts 170 km garš Tour de France velobraucienu 9. posms, kuru uzvaru svinēja Vācijas atlētis Tonijs Mārtiņs. Finišu sasniedzot pēc 4 stundām, 9 minūtēm un 34 sekundēm. Šajā grupā finišēja arī jaunais kopvērtējuma līderis Galopēns, kuram 16. vieta. Vēl nedaudz atgriežoties pie futbola pēc Argentīnas komandas sakāves vakarā. Fināla spēlē valsts galvaspilsētā Buenos Airesā izraisījušās nekārtības, kurās vismaz 70 cilvēku savainot, bet vairāk 10 arestēti, tā vēsta vietējie mēdī. Likumsargiem cenšoties savaldīt satrakotos futbola līdzjūtējus, kas Buenos Aires centrā bija sākuši dauzīt logus un demolēt automašīnas, savainot arī 15 policisti. Bet sporta ziņās šorīt tas viss, turpinājumā sekos intervija. Turpinājumā vairāk runāsim, skatītāji, par jūsu uzdotajiem jautājumiem, kas arī saistās ar došanos ceļā tieši ar automašīnu. Un studijā šobrīd pārtikas kvalitātes un kontrolas eksperts, Statoil kvalitātes vadītāja Laima Volkova. Labrīt! Labrīt! Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāji, kas ir aptuveni 60%, šovasar plānojuši doties atpūtas braucienos ar automašīnu. Tā liecina Statoil veiktā aptaujas. Turklāt 70 šo te respondentu norādījuši, ka šajos braucienos ēdīs līdzi paņemtās uzkodas. Jā, nu runāsim par to, lai tās maltītes, kas tiek sagatavotas, lai, kad cilvēki dodās ceļā, būtu šai te veselībai drošas. Un kā ir, vai
vai visi ņem tomēr vairāk līdz tādu savu pārtiku, jeb izvēlās arī vairāk tomēr kaut ko pa ceļam ātri ieskriet un paķert? Es domāju, ka pusi uz pusi, jo, ja mēs dodamies tādā ilgākā ceļojumā, nu, tad visu mēs nepaņemsim līdzi. Protams. Ja mēs rēķinamies, ka mēs dodamies tādā īslaicīgā ceļojumā vai saprotam, ka mums to pārtiku pietiks, vajadzēs 1–2 dienām, tālāk jau mēs izmantosim kādus ēstos, tad šeit būtu svarīgi, ka mēs to līdzpaņem to pārtiku pārvadājam droši un saprotam, ko to pārtiku darīt, lai viņi nesabojātos. Tad ir tādi pāris nosacījumi, kas būtu jāievēro, kā piemēram augļus dārzeņus nomazgājam mājās. Lai nebūtu tā, ka mēs ceļojuma laikā mēģinām kaut kur atrast ūdeni, kas varbūt arī nav tik tīrs, ierobežos ūdens resursus, un tad tie augļu dārzeņi var netikt kārtīgi nomazgāti, un līdz ar to mēs varam dabūt nevisai vēlams infekcijas. Tad vēl viens tāds varbūt padoms ir, kad nevajadzētu smērēt sviestmaizes. Uzreiz sasmērēt un tad ņemt līdzi. Protams, ja tas ir vienas dienas ceļojums, jā, bet ja mēs dodamies ilgākā ceļojumā, tad droši vien ne, tad labāk ir paņemt līdzi atsevišķi desu. Arī par desu runājot, nevajadzētu izvēlēties tādu desu kā doktora desa, kur ir daudz mitrums, bet izvēlēties cietušāvētās desas, kur ir nosacīti mazāks mitrums, un tur, kur nav mitrums, tur arī nav tie mikroorganismi. Sviestu, sviests izkusīs, maizi, bet jebkurā gadījumā, ja gribam to maizi smērēt, tad labāk ir smērēt to, salikt no tām sastāvdaļām jau, ka mēs piestājam un kaut kur vēlamies ieturēt to maltīti. Ceļojuma laikā nevajadzētu aizmirst par mitrām salvetēm līdzi. Tas ir, lai notīrītu rokas. Rokas ir ļoti labi, ja mitrās salvetes ir ar dezinficējošo īpašību. Tas ir vēl labāk. Tas nozīmē, ka visi mikrobi, kas mums ir uz rokām, īpaši pirms maltītes sagatavošanas vai pirms maltītes ieturēšanas, tad mēs noslaukam un tad ieturam šo maltīti. Protams, ūdens krājumu līdzi, arī ūdeni paņemam līdzi, jo, kā mēs zinām, kad dzert mums vajag gana daudz. Var izmantot arī tādu iespēju kā augstumu somu, ko var nopirkt veikalos, bet arī mēs saprotam, ka augstuma soma mums nepalīdzēs uz 4–5 dienām, ka viņi palīdzēs praktiski tikai vienai, maksimums 2 dienām. Un arī krāmējot to augstuma somu, dodoties ceļojumā vai kādā izbraucienā, tad svarīgi, kā mēs viņu sakārtojam. Tad apakšējā slānī mēs vienmēr liekam tos produktus. Piemēram, mēs esam ieplānojuši, paņemam tomēr arī līdzi jēlu gaļu, kas ir marinēta, jo ieplānojam kaut kur piestāt un varbūt arī uzgrillēt, tad svarīgi tas, ka tie jēlie produkti mums ir somas apakšā, un tālāk augšā mēs jau liekam tos pārējos produktus, kuriem arī vajadzīgs šis augstuma režīms. Kāpēc tas tā ir? Ja tā gaļa, tā sula no tās gaļas iepakojuma sāk nākt ārā, tad viņi neaiziet uz tiem pārējiem produktiem, bet viņi paliek somas apakšā. Tāda maza piesardzība, bet ne mazāk būtiska. Kas varbūt ir... cilvēki dodās ceļojumos, parasti jau arī, viens cilvēks brauc varbūt arī kādā ceļojumā, bet parasti jau tās ir tie ģimenes ceļojumi, un kas varbūt, kur būtu izvēlās ģimenes, un kas būtu varbūt kaut kas jāievēro tieši vecākiem vairāk, ja viņiem bērni brauc līdz, droši vien vēl lielāka piesardzība un kaut kā tā pārtika arī citādāk varbūt. Protams, mēs šeit varam dalīt, vai brauc zīdaini, kuram ir vajadzīga speciālā pārtika līdzi, un vai brauc lielāki bērni. Protams, pa zīdaņiem mēs nerunāsim, tur droši vien māmas visu zina, bet lielākiem bērniem parasti līdzi gribās kādu našķi, kas mašīna arī, lai to laiku īsinātu, tad attiecībā uz tiem našķiem nevajadzētu ņemt neko, kas satur krēmu. Mēs varam izvēlēties salmiņus, cepumus, arī bez krēmes. Šeit es domāju krēmu, kas ir no dzīvnieku izcelsmes produktiem, sviesta krēms, biespiens, kas ātri bojājās. Tad viss, kas tie saucamie miltu konditorijas izstrādājumi, būs noderīgi. Protams, arī jāpadomā par drošību. Ēšanas brauciena laikā nevajadzētu varbūt ēst tādas lietas kā riekstus, jo tiem ir strauji bremzējot var aizrīties. Protams, ūdens. Tad bērniem arī ļoti svarīgs ūdens ir un arī roku dezinfekcija. Jo ļoti bieži mēs tās visas infekcijas dabūnam no higienas.
vai nu nav kārtīgi nomazgāta augļu dārzeņi, ko mēs apēdam, vai arī mums vienkārši netīras rokas. Jo ceļojuma laikā, nu, protams, mēs sēžam mašīnā, mums tā higiēna ir nedaudz, protams, ierobežotā stāvoklī. Droši vien arī svarīgi atzīmēt, ka nevajadzētu arī šoferim ēst braukšanas laikā, ne jau tikai arī pasažieriem. Protams, jā, tas pats par sevi, jā, jo uzmanībai jābūt uz ceļa ir, jā. Jā, un tieši pašās degvielas stacijās, cik cilvēki, dodoties ceļā, man laikam jau viņi tā ļoti nesteidzās. Tomēr ietur maltītes ne tikai kafejnīcās, citur droši vien arī uzpildes stacijās. Protams, mēs esam pēc pēdējās statistikas, ka katrs trešais iedzīvotājs mūs izvēlās kā ātrās uzkodu ķēdi. Tā kā mēs esam ļoti priecīgi par to, un, protams, arī cilvēki pērk pie mums, un mēs ļoti rūpējamies, lai tie produkti, ko mēs pagatavot, būtu droši, lai visas drošības prasības būtu ievērots, arī bieži mainām savu sortimentu, lai nebūtu tā, ka visu laiku ir viens hotdogs, bet ir arī citas ātrās uzkodas, ko piedāvāt. Tad, protams, tas viss ir saistīts arī ar ceļošanu. Un kā ir arī ar mašīnā, ja ir tāds diezgan stiprs kondicionieris, un mašīnā tomēr ir tā patīkami jauka un diezgan vēss, neraugoties to, kā ārā ir karsts. Tas arī tu ēdienu kaut kā var uzturēt, ja tas tā mānīgi tomēr. Tas mašīnas gaisa. Jā, protams, mēs varam, bet ja mēs tā uzreiz izmodelēju to situāciju, ja mēs esam ģimenē ar 2 bērniem un vēl 2 pieaugušie, tad tai pārtikai vai tai augstuma somai īsti tur vietas nebūs. Protams, ja mēs dodamies, esam mazāk cilvēku mašīnā, tad, protams, ja mēs salīdzinām, kāda temperatūra ir bagažniekā un kāda ir tur, kur ir kondicionieris, tad, protams, tos bīstamos produktus, kas ir tie gaļas, siers, visi piena produkti, tos, protams, labāk ir turēt vēsākā vietā. Ja, protams, ja mēs saprotam, ka kondicionieris pūš 20 vai 21 grādu un bagažniekā ir 30, protams, bet arī mašīnā visu neieliksi. Ja? Tad, protams, daļa būs bagažniekā, bet bagažniekā tad mēs liekam šos mazāk bīstamos produktus, kas ir miltu konditorijas izstrādājumi, kas nav pakļauti mikroorganismu tādam uzbrukumam, kā var teikt. Jā. Droši vien, ja ir nācies tomēr palaist garām to brīdi, kad tā pārtika vēl ir svaiga un viņa ir aizgājusi tādā postā, tad ir jau kaut kas, pēc kā to var pamanīt. Droši vien tā ir gan smaka, gan vēl kādas pazīmes. Jā, protams, tas princips ir tāds, tikko mēs šaubamies par to, ka pārtika nav droša, tad viennozīmīgi mēs viņu neēdam. Kādas pazīmes vai pēc kā mēs varam pateikt, ka pārtika ir sākus bojāties? Protams, tā ir smaka. Pārtikai nav raksturīgā smarža, ja mēs viņu paostam. Ir mainīta nedaudz krāsa, varbūt smarža vēl nav, bet mainījusies krāsa, produkts izskatās nedaudz savādāk un mainījusies arī konsistence. Bet par šo mēs vairāk runājam par tiem pārtikas produktiem, kas ir dzīvnieku izcelsmes, kas ir gaļa, piens, olu produkti, to, ko mēs tādā ceļojumā ņemam līdzi, bet droši vien ierobežotā daudzumā. Tad ieteikums būtu izvēlēties, tomēr vairāk tos mazāk bīstamos produktus, kas nav dzīvnieku izcelsmes produktus. Un, protams, pēc 2 dienu ceļojumu gribēsies arī kaut kur iebraukt un paēst, vai tas ir Statels, vai tā ir cita vieta. Tā kā, bet, protams, pārtika, tikko ir kaut kāda šaubas, ka viņa nav svaiga, tad mēs neēdam. Arī minējāt, ka labāk jau tad tās pašas viesmēs arī taisīt uz vietas, kaut kur piestājot un tam līdzīgi, nevis pirms tam. Bet tad jau droši vien tos salātus īsti nevajadzētu, laikam, tas nebūtu no tiem labākajiem, tās labākās pārtikas, ko ņemt līdzi, jo... Jūs domājat, tā majonēzi? Jā, arī. Jā. Diezgan ātri tomēr bojājās. Protams, tas arī, jo viņi, kā parasti salāti, mēs tā klasiskā mūsu rosolveidīgie salāti, viņi satur gan majonēzi, kas ir mitra vide, gan satur kādu no gaļas produktiem. Vēl ir dārzeņi klāt. Protams, tas viss rāda labvēlīgu vidi šiem mikroorganismiem un ļoti ātri viņi saskāps. Bet to jau arī varēs, es domāju, pamanīt pagaršojot. Protams, otrs bīstamais moments ir, kad pagaršo un nejūt un apēd, vai liekas, ir jau labi, drusciņi ieskāvis, bet tas nekas. Un, protams, ceļojuma laikā tas var izrādīties gana bēdīgi. Ja kāds no ģimenes locekļiem ir spiests ārstēties, tad ceļojums var turpat arī beigties un būs jādodās mājās. Protams, salātus ar krēju un majonēzi mēs šādos ceļojumos neņemam.
Labi, paldies, ka atnācāt šorīt pie mums. Paldies, ka izstāstījāt cilvēkiem, kā tad būtu labāk jāglabā ēdiens, kad dodieties tālākos ceļojumos. Cerams, arī ņemsiet vērā un esiet lūdzu piesardzīgi, bet turpinājumā jau preses apskats. Brīd skatītāji, turpinājumā pārskatīsim, ko tad mums šorīt raksta presē. Un pirmais no laikrakstiem mums ir praktiskais latvietis, ko arī redzam man aiz muguras. Un šeit intervija ar Jāni Gailīti, jo augstāk paceļ latiņu, jo vairāk jātrenējas. Es domāju, likumsakarīgi, bet ieskatoties tālāk, 23. lapas pusē, lai telefons neizlādējis mīti par baterijām, par šiem te akumulatoriem, viedtālruņiem un kā tad visilgāk tos uzturēt pie dzīvības un kā tad te jālādē un kādas baterijas labāk izvēlēties. Bet arī atvēsinošās zupas, protams, karstā laikā tagad ir īpaši gribās kaut ko svaigu, zaļu un atvēsinošu un, kas daudziem tagad svarīgi, protams, veselīgi. Bet liekam mēs mierā praktisko latvietu un turpinām mēs ar laikrakstu Diena, kur pirmajā lapas pusē ar piegādi nakts vidū, lai gan alkoholisko dzērienu tirdzniecība Latvijā nakts stundās aizliegta. Veikli darboņi atklājuši likuma caurumu un piedāvā alkoholu arī naktī. Par to varat lasīt 3. lapā, savukārt šajā pašā lapā arī par to, ka Bauskā veikla darboņi šo tad atraduši caurumu likumā un piedāvā arī alkoholu naktī un arī sīkāk varat uzzināt, kā tad tas notiek un kas tad tas ir pa likuma robu. Bet 9. vietā, 9. lapas pusē par to, ka 16,5% finansiālo drošību grib gūt pērkot zeltu, kā arī ķīnieši cer uz laimīgo skaitli 8. Ķīnas internetu gigants Alibaba šovasar gatavojas triumfiālam iznācienam Ņujorkas fondu biržā. Savukārt šajā pašā laikrakstā Diena vēl lasiet, protams, arī par sporta jaunumiem un tad kā tad pirmie sviedri līst kāpās, jeb par to, kā tad nākamajai jaunajai sezonai gatavojas mūsu Rīgas Dinamo hokeisti, bet vēl pavisam ātri ieskatāmies Neatkarīgā Rīta avīzē, kur, protams, par 8. koru olimpiādu, kā arī redzam pirmajā lapas pusē. Savukārt Latvijas avīzē ieskatāmies modernā ķiršu aizsardzībā. Proti Latvijā izmēģina efektīvas un dārgas Rietuma Eiropas tehnoloģijas. Tad par ķiršu audzēšanu lasiet vairāk Latvijas avīzēs, kā arī, protams, ārvalstu ziņas par to, ka Kijeva grib atgūt kaujas delfīnus. Bet preses apskatā īsumā tas viss. Turpinājumā jau skatieties tirgus ziņas. Es no jums atvados. Visu labu! Garšīgi, koši, daudzveidīgi. Krāsainākā vieta pilsētā – Rīgas centrāltirgus. Man pazūd klausot. Nu, čau! Atkal esam tirgus ziņās, kā jau katru darba dienas rītu. Un vēlāk pa dienu arī. Šodien esam Sakņu paviljonā. Es šodien vēlos nopirkt pavisam vienkāršas lietas. Es vēlos nopirkt kartupeļus, kas, protams, te ir. Latvijas jaunie kartupeļi, jo šodien taisīšu kartupeļu pankūciņas. Parunāsim par to, kādas katram vecmāmiņas un mātes devušas receptes. Bet, protams, tirgū Sakņu paviljonā mums ir daudz kas cits arī labs. Te uzreiz jau redzu, ka man ir kartupeļi. Sakiet, vai ir miltaini arī kartupeļi vai tikai jaunie nav miltaini, ja?
Bet kartupeļu pankūciņas sanāks man no viņiem? Nu, būs jāpamēģina. Droši vien citus es nedabūšu. Man vajadzēs kādu kilogramu tos lielos. Un. Gurķīti varbūt nogaršot arī? Vai, lai zinātu, vai gribās pirkt, vai pašam labāk iesālīt? Pie kartupeļu pankūciņām mazsālīts gurķītis ļoti labi. Ir jauna nedēļa klāt, man vajadzēs droši vien daudz ko citu arī, lai virtuvē leduskapis pilns. Liels paldies jums! Tieši tā kā man garšo, tos arī gribēšu kādu puskilogramu apmēram. Es varbūt atnākšu pēc tam norēķināšos, tikmēr pastīsimies, kas šeit ir ap stūri, jo tirgu var dabūt ne tikai svaigus, garšīgus Latvijas dārzeņus un vietējos produktus, bet arī jebkuram virtuves entuziastam te ir iespēja papildināt savu arsenālu ar daudz dažādām garšvielām. Te es atrodos pie garšvielu stenda un es domāju, ka man arī savus raidījuma labs ēdiens labiem draugiem plaukts ir jāpapildina ar daudz dažādām garšvielām jebkurai dzīves situācijai. Jo lielveikalā ieejot Santa Marija vai kādas citas ir pārsvarā pieejams, bet šeit ir daudz kas tāds, ko nevar veikalā nemaz dabūt. Un arī dažādi sausie pākšaugi, dažādu veidu lēces, dažādu veidu pupiņas, turku zirņi un viss iespējamais. Kas man šodien noderēs? Es gribu nedaudz kajēnas piparus. Svaigs čilī, bet citreiz noder arī tas. Varētu lūdzu nedaudz pa kādiem 50 grabiem no kajēnas pipariem, saldo papriku. Varbūt ieraudzīšu kaut ko vēl interesantu, ko piesaist acis, ko neesmu ikdienā izmantojis. Muskatrieksts šodien taisīšu kartupeļu pankūciņas. Svaigs muskatrieksts, vesela riekstiņa, kurus svaigus uzrīvēt ir pilnīgi cita lieta nekā jau rīvēt izbort no paciņas. Jā, ļoti labi. Jā, un arī saldo papriku. Un varbūt. Un te ir pat tādas interesantas lietas, kuras pat lielveikalos īsti negadās redzēt. Piemēram, soja. Nepierasti. Pārsvarā mēs pazīstam tikai sojas mērķis Latvijā, bet soja veģetāriešiem, es gan neesmu veģetārietis, bet arī daudz ko labu var pagatavot. Un muskatriekstu kādus divus riekstiņus. Atgādinu skatītāji, ka šodien, paldies, varbūt, cik kopā būs? Es varbūt varu nolikt, es tūlīt pienākuši un norēķināšos. Paldies liels jums. Un atgādinu, ka šodien mums plānā ir kartupeļu pankūciņas. Es zinu, ka jūs katrs protiet viņas pagatavot, bet šodien parunāsim par to, kā dabūt to īsto pankūciņu, tādu, kas kārojas, kas kraukšķ, kas uz mutes vienkārši ir kraukšķīgs un iekšā mīksts un garšīgs. Tātad kartupeļi man ir arī dažādas garšvielas. Bet kamēr mums vēl ir laiks, ir vērts varbūt nedaudz pastīties, ko vēl mūsu centrāla tirgus piedāvā šajā pirmdienas dienā. Šeit atrodamies pie sēklām. Es gan vēl neesmu sācis audzēt augus, bet varbūt kādu dienu uztaisīsim virtuvē studijā tādu kārtīgu dārziņu, lai man nav katru rītu jāiet pēc svaigiem zaļumiem uz tirgu, ka es varētu šeit iegādāties visu, ko vien virtuvē gribēs audzēt. Bet šodien esam Sakņu paviljonā, un tas arī šodienai viss. Vēlāk tiksimies raidījumā Labs ēdiens labiem draugiem, tātad tēma kartupeļu pankūciņas, un skatieties, gatavosim kopā, salīdzināsim savas idejas. Es varbūt pastāstīšu, kā man patīk, bet katram, protams, nodotas ir receptes paudžu paudzēst, un mēģināsim atrast to pareizo īsto kartupeļu pankūciņu. Šodien viss, atā!